Labvakar, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeima pieņēma vairākus likumus, kā arī ir uzsākusi darbu ar jauniem normatīviem aktiem. Par dažiem kolēģi jau stāstīja. Es varēšu pievērst uzmanību arī atsevišķiem. Un no tām būtiskām lietām, kas šodien tiks skatīts, gribu informēt, ka Saeima konceptuāli atbalstīja grozījumus imigrācijas likuma, kas paredz stingrākas prasības ārvalstniekiem, termiņu uzturēšanas atļauju saņēmējiem, kuri atkārtoti pārkāpuši Latvijas likumus. Šodien mēs arī sākam strādāt, un juridiskā komisija ir nodots likuma projekts, kas paredz grozījumus attiecībā uz narkotiskām vielām, un proti paredz, ka turpmāk pie atbildības nesauks nepilngadīgos, kuri lietojuši narkotikas, un es redzu, ka vairākiem kolēģiem ir liels entuziasms. Es domāju, ka ir pilnīgi pamatoti un pareizi ir uzskatīt, ka ar kriminālu sodiem nevar reaģēt uz cilvēkiem ar atkarībām. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai kriminālu sodu vietā būtu efektīvi instrumenti, kas var pasargāt bērnu dzīvības un novērst šīs sērgas izplatīšanu. Jo gadījumā, ja mums nebūs atbildības, ja policijas nevarēs pienākt pie bērna, ja nebūs speciālu programmu, kas var bērniem palīdzēt atturēties no tādu vielu lietošanas, rezultātu mēs nesasniegsim. Līdz ar to mums juridiskā komisija būs nopietni jāizvērtē šīs piedāvājums un praktiskie risinājumi. No būtiskām lietām es gribu arī minēt grozījumus krimināla likumā, kurus arī izskatīs juridiskā komisija un kas paredz noteikt kriminālu atbildību kartelistiem. Tiem cilvēkiem, kas veic noslēdz aizliegtas vienošanas par preču pakalpojumu sadārdzinājumu, un runa nav par kaut kādiem atsevišķiem latiem, eiro, dolāriem, un tad runa ir par miljoniem, kas pārmaksāti un kas būtībā ir izkrāpti no pašvaldību un valsts budžetiem. Un pat labam mums tiem cilvēkiem nav nekādas atbildības. Juridiskas personas uzņēmumi var tikt sodīti ar naudas sodu, bet tiem cilvēkiem, kas veic šīs darbības, nekādas atbildības nav. Ne administratīva soda, ne krimināla atbildības. Līdz ar to juridiskā komisija apspriedīsim šo jautājumu, un es ceru, ka tāpat, ka šodien tika atbalstīts priekšlikums uzsākt šo darbu, tāpat tiks atbalstīts konkrēts risinājums, un tas būs ne tikai likuma projekts, bet arī likuma normā. Paldies un visu labu!